Sveiks! Šoreiz pastāstīšu par plānotāju statusiem un izdevumiem. Profila lapas kreisajā pusē redzams plānotājs ar visiem aktīvajiem statusiem, kuri nav pabeigti un kuriem ir uzlikts attiecīgās dienas termiņš. Tātad uzspiežot uz konkrētu dienu, redzam visus nepieciešamos darbus, kad tas ir izveidots, kas tas ir par statusu, kurš izveidoja tālāk kādai automašīnai. Tam ir komentāri, kurus varam mainīt. Datums, laiks, datumu laiku mēs arī varam nomainīt, ja to pārliekam uz citu dienu. Un attiecīgi arī komentārus varam pārrakstīt un ierakstīt kaut ko citu tā vietā. Vai arī atzīmēt, kā pabeigt. Tāpat uzspiežot uz dienu, mēs varam pievienot arī automašīnai jaunu statusu. Piemēram, šādai automašīnai pievienosim polēšanas statusu. Keramika ierakstīsim, piemēram, 10. saglabāt. Tad attiecīgi mums šobrīd ir tikai šis uzstādījums, jo vienu mēs atzīmējam kā pabeigt, otru pārlikām uz tālāku datumu. Tālāk var redzēt uzdevums bez vērtības un izdevums ar vērtību. Šos varēs redzēt profila kontā, ja tiem būs uzlikta tava atbildība. Par to nedaudz sīkāk pastāstīšu arī vēlāk, kad uzlikšu izdevumu kādam automašīnai. Mazliet zemāk ir finanšu uzskaita. Par finanšu uzskaitu un lietotāju pieeju izstāstīšu kādā citā reizē, bet šoreiz skatāmies uz status nosaukumu. Šeit varam mainīt status nosaukums, nomainīt tā krāsas, izdzēst, ja nevēlamies šo statusu, kā arī pievienot jaunu. Mēs pievienosim jaunu statusu un norādīsim krāsu baltu. Pēc tam varam skatīties izdevumu veidus. Izdevumu veidiem tāpat varam nomainīt nosaukumu, varam pievienot jaunu. Pievienosim jaunu YouTube un norādīt, vai šim izdevumam ir PVNs vai nav PVNs iekļauts. Pēc tam atgriežamies ātrajā auto lapā, par kuru mēs runājam jau iepriekšējos video, un tur būs opcijas pievienot izdevumu kreisajā pusē. Lai pievienot izdevumu, ievada vērtību. Šeit mēs atradīsim mūsu izveidoto YouTube izdevumu veidu, pievienosim vārdu test, lai tas parādās mūsu profila lapā blakus plānotājiem, kā iepriekš skatījāmies. Un ieklikšķināsim e-pastu, tad attiecīgiem lietotājiem nosūtīsies e-pasts ar šī izdevuma detaļām. Kad visi dati aizpildīti, spiežam saglabāt izdevumu, un izdevums parādīsies apakšā pie automašīnas kopējiem izdevumiem. Šeit var pārskatīt visus iepriekšējos, kurā datumā viņi ir pievienot, tas ir izpildīts vai nav izpildīts, izdevuma veids, summa un komentārs, kas ir pierakstīts. Ja šos izdevumus vēlēs izmantot kā uzdevums, tad ievadi lietotāju, kuram tas būtu jādara, var nosūtīt e-pastu, var nenosūtīt un ieraksti darbu, ko būtu nepieciešams izdarīt. Un tāpat saglabāt. Tagad šis uzdevums rādīsies profila lapā blakus plānotājiem kā uzdevums. Un šis rādīsies kā izdevums lietotājam test. Tagad iesim pie statusiem. Status pievieno labajā pusē. Šeit mēs atradīsim mūsu pievienoto statusu veidu rezervēts. Ievadīsim termiņu, pieņemsim uz nākamajai nedēļai un komentāru un saglabāt statusu. Šeit mēs redzam, vai tas ir aktīvais status, kad tas ir izveidots, kurš to ir izveidojis, statusu nosaukumu, komentāru un datumu, laiku. Šeit varam arī nomainīt precīzāk laiku un uzlikt, kurā brīdī, teiksim, klients būs pakaļ automašīnā vai tam līdzīgi. Tāpat var atzīmēt kā pabeigts, tad parādās pabeigšanas datums un kurš to ir pabeidzis. Pieņemsim, ja mums būtu vairāk nepabeigts status, tad tas, kurš ir nokavēts, ir izcelts sarkans, aktīvais ir oranžs un mainīt var aktīvos ar šīm pogām. Nākamajā video parādīšu, kā šos visus statusus un izdevumus pārskatīt vienu vietu zem šīs pogas. Ja tev tas varētu būt interesants, piedod šī video un tiekamies tur.